Šitādu brīnumu neviens nav redzējis, ko nozīmē, kad rokas aug no pareizās vietas. 7 metri galds, lai varētu nokalibrēt šitādus milzīgas brusis. Šitas ir vienkārši miljons, tāda fancy versija priekš tā kā lenzāģi. Tā ir biezumeni, kas ir apgriezt kājām gaisā ar spirālu galvu. Visi zolīdi uztaisīts un meistars laimīgs. Šito katru dienu neredzēs. Tas baigi labs pasākums. Kas to būtu domājis? Pasties, un tas viss ir jāuztais čotka taisni. Viss ir jāsaliek uz kājiņām, lai nolīmiņots. Stūrīši, lai var leņķi uztaisīt. Bomba. Roksnes uz pusi tik liels kā pie manis. Varbūt salīdzinot ar taisno nāzi ir drusciņi sliktāk, tāpēc, ka paliek kaut kādas minimālas garumrieviņas, bet tā kā viņš tiek slīpēts. Nu, tu jau nevar neslīpēt, jā, ja tu netaisi vagonu dēļ kaut kādas strīpiņas, tur ir tik smieklīgas. Nu, var jau būt, ka viņas arī pamainās atkarībā no tā ražotāja. Jā. Cik tur vienam labāks, cik sliktāks ir, bet tad, kad tu iestum tajā ēvelē un tev tur, tu zini, ka tu esi uzlīmējis skoču, tev šeit ir kaut kāda bukta, tur nestumt, šeit tev ir skoču, kur nestumt. Tu jau nevar redzēt no apakšas. Var redzēt? Šitas ir tas, ko man kārojās. Nezinu, vai es pie tāda kādreiz tikšu, bet vēlme būtu uzstādīt kādreiz šitādu te starpību starp tiem decibeliem. Tur interesi pēc varētu arī pamērīt. Es domāju, ka ir ļoti iespaidīgi. Tu esi 2 vai 3, un tad kādam tu esi nolicis, labi, tu tagad mauc šodien tur kaut kādas rāmis vai kaut ko, tu fonā gribi slīpēt, klausīties kaut kādu, nezinu, rādio vai ko. Jā, šitā ir štelī. Cik maksā šitāds prieks? 1, 2. Jā. Bez darba. Pats izdomā, vajag tev tādu vai nevajag? Šito vaļam, to es noņemu nost, steidzos. Nesteidzies. Pasties augšā ciklons, no turienes silto gaisu pūš apakaļ. Var pat recirkulāciju uztaisīt. Un maisa priekšā. Tad es... Bet vaļā netaisi. Šito es attaisu vaļā, nolaižu lejā, izvelku maisu. Un tāpēc arī revīzijas lūk, lai tu redzi, cik daudz. Jā, tad es visu laiku viņu kontrolētu. Man nevajag caurspīdīgo maisu. Nu jā, ja tu stum visu laiku iekšā to masīvo, tas mais tur ir 20 minūtes jāmaina, pat tik daudz nav vietas laika. Bet cik liels ventilators? Ventilators ir šitāds, no kaut kāda 2,5 kW. Bet tu esi mērījis arī ar kaut kādu aerometru? Es jau nostaigāju īstenībā pamērīju. Man bija svarīgi, ka es nepārcenšos ar tiem diametriem un lai man tur, nezinu, kaut kādā tālākajā stūrī, lai man arī tā vilkme normāli. Es